kādreiz skumīgs ir prāts, drūmas domas, ja galvā nāk, tad atceries, ka tu neesi viens, jo ar tevi ir tavs tevi. Pat ja mājās dusmīgs ir kāds, ka pie tevi tu sēdi par daudz, tad zini, tas ir tavs vienīgais draugs, kas ar tevi mūs kopā vienmēr. Tie esam mēs, kas tagad ar tevi runā, ir laiks tev vēl galvu ārā no sunā, tāpēc acis turi plaši vaļā, jo nedrīksti tagad palaist to garām. Esi pret mani tu labs, un es būšu tavs lieliskais draugs, vai tu oma, mamma vai puika, esi vai paps. Jā. Un ja skolā tev neiet nemaz, vai ja darbā ir uzbļāvis kāds, tad liecies no miera un nekreņķējies, tu jau zini, kā ieslēgt tevi. Nav jau viegli lieliskam būt, to jau visi zina un jūt, tāpēc esi ar mums un tu zini, kad būs arī tev par lielisko kļūt. Tie esam mēs, kas tagad ar tevi runā, ir laiks tev vēl galvu ārā no sunā, tāpēc acis turi plaši vaļā, jo nedrīksti tagad palaist to garām. Esi pret mani tu labs, un es būšu tavs lieliskais draugs, vai tu oma, mamma vai puika, esi vai paps. Gatavs. Tā. Uz ko lai te nomērķēt tagad? Kaut kas noticis? Oh, cik skaisti! Jums uz pieres izaudzis raks! Nelieti, tu mani gribēji noslepkavot! Es? Omīt, vai tad es izskatos pēc slepkavas? Jā. Bet vienu es jums gan droši pateikt. Raks jums no ļoti piestāv. Tētā! Mājā, kāds ir? Ir! Valde, kas noticis? Kas tas tāds? Ko tu te atstiepsies? Nu runā! Sēžas vērmanīti uz soliņa. Pienāk viens vīrs ar šito koferu rokās, apsēžas blakus un krieviski prasa, kurā virzienā stacija. Te pēkšņi pieceļas un aizskrien tieši stacijas virzienā. Nu, un? Ko nu? Nu, un kofers paliek uz sola. Kā tu ļāvi viņam aiziet, lai pievāktu koferi?
Tūlīt pat eju un atdot to īpašniekam. Nē, nu viss nav tā, kā tu to domāji. Es aizskrēju uz stāciju, izskrēdīju visus perons, bet viņš tā kā ūdenī ieniris. Man šķiet, viņš ļoti steidzās un būs jau pāri Latvijas robežai. Nu tad ej atdot to atrasto mantu birojai vai policijai, vienalga. Dzirdi? Pagaidi. Panāc atpakaļ. Klausies, varbūt mēs paši varētu veikt izmeklēšanu, nu, apskatītos iekšā, varbūt kādi dokumenti būtu, un tad pēc tiem atrast arī īpašnieku. Ko? Valdi, nāc uz virtuvi. Visu kārtīgi apskatīsim. Paskatīsimies, kas tur iekšā. Kas smarža? Das ist Speck. Matrioška. Matrioška! Matrioška! Matrioška. Un kam tas vajadzīgs? Nu kā, nu tas ir, nu kad, nu paskaties, kas vēl tur iekšā. Vēl viena matrioška! Valdi, dēls, tas ir Puškins. Ak, staruškā, džeža kruškā. Bet tur nekā nav. Paldies Dievam. Bet te gan ir, redzi, dēls. Tu taču netaisies to pievākt. Tu teici, ka mēs... Dēls, tas nav tas, ko tu domā. Vienkārši tas šķidrums pudelē man noderēs izmeklēšanā. Nu, apskaties, kas vēl tur iekšā. Kas tas tāds kā? Nu, pēc visas spriežot, tas varētu noderēt tavai omītei. Hau! Tas nu gan ir katliņš, ko ne? Padošu. Oho. Aha. Izskatosies pēc NATO karēvja, ko? Tu drīzāk izskaties pēc veca krievu bobsleista. Nemaz nav smieklīgi. Tad droši vien iekšā iebūvēts ir radio, lai klausītos mūziku. Nav nekādas mūzikas, nav nekāds radio tur. Nu, bet tev tur ir slēdzis, nu, šitien te, tur. Kur slēdzis? Slēdzis ir? Tur, jā. Ir. Ir tā? Ko vajag? Tevi šeit nav? Nu kā nav? Es biju, esmu
Un būšu! Nu, gan tu runā kā tāds spoks. Nu, kas tas to par spoku? Tēti, man ir bail. Es tevi dzirdu, bet neredzu. Valdiņ, kas ar tevi notiek? Tu esi slims? Dēls, tu zaudēji redzi? Tēt, tas atkal esi tu. Esmu. Valdi, esmu. Varbūt man tevi aizvest pie ārsta? Es sapratu. Tas ir visīstākais matriks. Tev ir matriks? Nē, tā cepura ir paredzēta, lai cilvēku padarītu neredzamu. Tu murgo. Valdi, tu murgo. Es murgoju? Tu murgo. Es murgoju. Tad skaties. Nu, kur es esmu? Tevis nav. Nu, tagad tu pats redzi, ka mani neredzi. Nu, tagad es redzu, jā. Сделано для КГБ. Nu, normāli. КГБ! Valdi. Tā ir visīstākā militārā burvju cepure. Par tādu es esmu sapņojis visu savu mūžu. Nu, pasaki, nu, tas nav godīgi. Nu, kāpēc? Nu, kāpēc es nevaru? Es zinu, ar ko tas viss beigsies. Te jau tikai skuķi prātā. Kad atgriezīsies, tad arī parunāsim. Bet es to ķiveri atradu. Kad atgriezīsies, tad arī varēsi neredzams pastaigāties pa istabu. Nu, paldies. Lūdzu. Tu kungs un dievs!
esi cūka. Māri, tu esi baigā cūka. Kas tie par jokiem? Māri, tu esi visu cūku cūka. Kur tu esi? Parādies tikai man. Ev, ko tu liecies, Arnold? Tu pats esi cūka. Ko tu runā? Ko tu man apvaino? Ko tu atkailinies un man apvaino? Turi. Pats patur. Paturis tu. Tu. Turi. Kungi, ko jūs te darāt? Mēs nezinām. Kaut kāds augstāks spēks mums rauj bikses nost. Nu, Arnold, faktiski par jums es nebrīnos. Bet tas, ka jūs, putniņa kungs, Nu, kā gāja? Veikalā bija? Tu man naudu neiedevi. Nauda. Puika, nauda! Tagad mums nav problēma. Tu uz kurieni? Jomas izdarīt nelielu aizņēmumu.